ienāk mūsu ikdienā, un tās nav gājušas garām arī mūsu bibliotekai. Un tā 1997. gada sākumā ar Sorosa fonda finansējumu bibliotekā tika iegādāti 2 datori. Līdz ar to uzsākās arī mūsu bibliotekas automatizācija, izmantojot biblioteku programmu Alise un tās datu bāzes, elektronisko katalogu, analītiku un citu datu bāzi. Tā kā mūsu bibliotekas mērķis bija un arī ir būt par vienu no vadošajiem informācijas centriem mūsu pilsētas, rajona un visu 40 rajonu tautas biblioteku vidū, tad šī mērķa īstenošanai pagājušajā gadā bibliotekā tika izstrādāts projekts automatizētās lasītavas izveide ar internetu pieslēgumu. Jo mūsdienu prasībām atbilstošā bibliotekā ir brīvi jābūt pieejamām Latvijas un pasaules informācijas datu bāzēm. Arī šis projekts guva atbalstu Sorosa fondā, un par piešķirtajiem līdzekļiem bibliotekā tika iegādāts un uzstātīts radiolinks. Tas ir patstāvīgs interneta pieslēgums, un šo pieslēgumu mums nodrošina Zetnet centrs. Un vēl šī projekta līdzfinansētājs bija arī pilsētas dome, kas piešķīra līdzekļus datortehnikas un licencētu programmu iegādēji. Un saliekot visas šīs pūles kopā, bibliotekā tagad būs brīvi pieejami datori, programmas un internets. Informācijas tehnoloģijas strauji ienāk mūsu ikdienā, tad arī mūsu bibliotekai tās nav gājušas garām. Un tā 1997. gada sākumā mūsu bibliotekā tika ierīkoti ar Sorosa fonda finansējumu 2 datori un uzsākta bibliotekas automatizācija, izmantojot biblioteku programmu Alise un tās datu bāzes elektronisko katalogu, analītiku un citu datu bāzi. Un uzstādīšanai, un līdz ar to mēs varējām pieslēgties internetam, negaidot arī Daugavas līniju kameru atnāk līdz mūsu pilsētai caur interneta centru Zetnet, kas ir mūsu pilsētām un programmu iegādēji. Un tā, saliekot visas šīs pūles kopā, bibliotekā būs brīvi pieejami datori, programmas un internets. Un, protams, tas viss palīdzēs nodrošināt bibliotekas kā informācijas centra statusu, piesaistīs jaunus iedzīvotājus slāņus bibliotekā, palīdzēs jauniešiem liederīgāk organizēt savu brīvo laiku, un, protams, cels arī bibliotekas prestižu iedzīvotāju vidū. Un tā kā šī pasākuma galvenie vaininieki ir datori un visa tā informācija, kas viņos ir atrodama, tad es lūkšu Sorosa fonda biblioteku programmas pārstāvi Zintu Justu un pilsētas domas priekšsēdētāju Salceviču kungu oficiāli atklāt šo automatizēto lasītavu, jo tieši pateicoties viņu atbalstu un šis projekts tika arī īstenots. Kas man jādara? Tas ir jaunais dators par pilsētas līdzekļiem. Tas man ir jādara. Jā, tas ir jādara. Tad, vai mēs griežam reizē vienu un pēc tam otru, kā mēs darām? Varbūt, ka tiešām tā, ja? Jā. Kur mūzika? Tagad šeit, jā? Jā. Un to es paņemšu sev. Papīriņu, jā. Tā lieta paliek. Nu tā, Linta, lai viņa pagaidām Paldies. Tā kā vēl biblioteku un visu rajonu iedzīvotājs tiešām ar ļoti skaisto notikumu gada sākumā, kas var teikt, ka ir notikums visas tautas biblioteka automatizācijas attīstībā, tātad vēl viena interneta un ļoti labi, nokomplektētā automatizēta lasītava taisniedzīvotājiem. Tiek samērā lēni, jo finansējums pārsvarā tomēr nāk no Sorosa fonda, kaut arī Sorosa fonds atbalstā
atbalsta projektus tikai tos, kuriem ir līdzfinansējums. Taču patreiz tā situācija Latvijas bibliotekās ir, kad ir automatizēts 23 galvenās bibliotekas un 3 bibliotekās tātad vēl nav uzsākta automatizācija. Un pavisam nedaudz pagastu un pilsētu bibliotekas ir automatizētas. Lai panāktu kaut cik vienmērīgu biblioteka attīstību, ir izveidots investīciju projekts tautas biblioteku automatizācijai, bet, kā zinām, šis projekts ir atlikts uz 2000. gadu. Un šī vēl jums pārauga visu datorsistēmu, lai jums viss veicās, un, teiksim, tā kā gads ir iesācies, tā jau ies visu gadu, jā, tā tad jūs jaunās tehnoloģijas, tikai plauks un zels, un lai jums veicās. Bibliotekas kolektīva ar to, ka viņi objektīvi vai subjektīvi iemesli dēļ to grūti pateikt, bet viņi ir iekļaujušies mūsu saimē, tas ir pilsētas domē. Un es domāju, ka šī iekļaušanās ir visnotaļ pozitīvi, un mēs jau to paredzējām, un tāpēc arī nebūdam mūsu domes šī biblioteka, gada beigās mēs tomēr paredzējām līdzekļus un piešķīrām, lai šis projekts realizētos, un es ceru, ka turpmākā sadarbība arī ar pilsētas bibliotekām, kas ir jābūs ļoti liela, un katrā ziņā darīsim arī visu, lai šī programma turpinātos, un arī tajā krastā būtu kaut kas līdzīgs. Protams, tas prasa laiku līdzekļus, bet šo domu mēs neatstāsim, un mēģināsim veicināt arī šīs lietas tajā krastā. Iztieciet, kāds ir, lai jums mīksta sēdēšana un laba strādāšana. Veiksmi! Bet man arī tik cieta, lai neaizmigtu. Roku valsts, tad jau nenokritīs. Ne, viņš šūpojas. Paldies visam jūsu kolektīvam, visām meitenēm, visiem, kas palīdzēja tev, un arī, kas palīdzēs, un lai jums labi veicās arī uz priekšu. Un te ir tāda maza dāvana, ja jums apnīk šīs gudrās mašīnas, tad te ir vienkāršāk nospied podziņu un būs atpūtas brīžiem. Paldies tev. Paldies. Ka vienā mājā dzīvojam. Tātad mums ir ļoti daudz kas kopīgs, jau pati telpa kopīga, biblioteka, uz kuru mēs nākam diezgan bieži ņemt grāmatas un lasīt. Un man liels prieks, ka arī tagad mums būs iespēja izmantot jūsu internetu. Un droši vien, ka mēs kā kultūras nams arī varēsim tur daudz ko smelties. Un es jau varu pateikt, ka mēs jau esam ieskatījušās abas divas un dažās mani interesējošās jomās. Un tiešām, acīm redzot, arī mums būs kur izmantot šīs te vietas. Un vēl es gribētu tev pateikt to, ka tu esi malacis, ka es dabūju tādu lietu cauri un varu sakot tā turēt. Labprāt būtu kaut kur citur to naudu iedarbs. Neba Sorasa fonda būtu piešķīris jums to naudu, ja nerušinātos jūs pašas. Un mēs tad ilgi domājam, ko jums tad tādu uzdāvināt, un zinot to, ka tas būs internets, un zinot, pašiem mums jau ir viņš, zinot, ka internetā šad tad ir tādas lietiņas, kuras derētu vai vērts apskatīties tīmākā atmosfērā, tad monitori jūs jau pagriezāts turien, šeit jums būtu austiņas un arī mikrofoniņš, kur jūs varētu sarunāties vai tad paklausīties to, ko jūs tur skatāties. Nu, lai neviens cits nedzird. Jā, tas būtu mums tāds dāvaniņa. Jā, veiksmīgi. Tā var visu atrast. Tā ir miskasta, ļoti daudz labas lietas atbalstās. Tu redzi uzsver tieši miskasta. Ļoti daudz lietas, kas šeit nebūtu vajadzīgas. Sapratu, ka tik tiešām mēs varam. Metamēs tā ir laba lieta. It sevišķi, protams, gribētu tas tiešām atmaksājas. Tiešām atmaksājas. Un ko vēl par internetu? Par sevi var kaut ko pastāstīt pārējiem. Tur vienmēr jāpolās tā pastāstīt, lai citiem būtu interesanti. Paskatīties, palasīt par citu. Tiešām interesanti. Ja mana mājaslapa nebūs interesanti, tad uz viņu nenāks un neskatīsies.
Ja viņām tur nebūs aktuāla informācija, tad tā arī viņām neviens neieskatīsies un nav jēgas tās palīgs mācībās. Es apsiet internetu gribētu salīdzināt ar lielu universālu veikalu. Tāpēc, kad es viņā ieeju, it kā viss var atrast. Bet jautājums, kurā vietā un cik ilgi man prasa laiks to visu sameklēt. Ja es zinu, tad es varu atrast. Relatīvi ātri. Ja es nezinu, ko es gribu vispār, tad es staigāju un skatos. Varbūt man tas patīk, varbūt man tas patīk.